Reini, vēl laikam neesam ieskrējušies, ja? Nē, ieskrējušies mēs noteikti esam. Esam spēcīgs pretinieks. Līdzīga spēle jau, bet pa daudz kļūdas. 21 kļūdu, pretiniekam tikai 7. Ir grūti uzvarēt. Un, kā jau es ģērbtuvēs teicu, tās kļūdas bija nevis tādas, kā lai saka, tāds vienkāršs kļūdas, kaut kāds basketbola vienkāršs kļūdas, bet viņas bija tāds ļoti sāpīgs, kas uzreiz visai komandai to morāli nolaidz, lai tāds nepriekš šī līmeņa kļūdas, teiksim tā. Un līdz ar to arī tā morāli baigi ātri. Es tā jūtu, kad soliņš nomira un tad viss tā lēnām kaut kā tāda, netikām apakaļ uz tā mūsu viļņu, diemžēl. Un, neko, jāmācās no šīs spēles, jāskatās video un nebija jau nekas traģisks. Es domāju, nākamā spēlē mēģināsim būt, teiksim tā, kaut kur beigās varbūt arī beidzās benzīns. Arī, jā. Tas arī jāpaskrien, vai kaut kāds izdarīt secinājums. Bet tā kā es teicu, divas līdzīgas komandas un tā spēle arī principā bija, neskaitot tās beigas. Jā, tā kā tu saki, izbeidzās benzīns tieši pēdējā ceturtdaļas beigās, jo arī tas izšķirošais lūzums bija, vai ne? Tas lielais izrāviens viņam. Tieši tā, un arī tur tās kļūdas kaut kur parādījās, un kā jau es teicu, kaut kā tā vietā, lai tiktu uz tā viļņa, jo bija jau, mēs jau dabūjām to izrāvienu, Dāvs iemet ļoti tāds traks, bet svarīgs metiens, ja, it kā viss tā komanda, un pēkšņi pretī tāda kļūda, ka uzreiz viss tā, ķermeņa valoda arī, ja, uzreiz tā, tā kā, Labāk zaudēt sezonas sākumā kādu spēli, ne? Tie bija mani vārdi, kad sezonā kaut kādā ir jāzaudē. Labāk sākumā mācamies un ejam tālāk. Tā kā, Mums arī nekad nav bijis tā, ka nav kritumi bijuši kādā sezonā. Es domāju, ka tas ir īsti neiespējami. Tad, ja tā nav, tad es domāju, līgā ir kaut kas nav kārtībā. Ir jābūt stipri pretinieki, vienai komandai kritumu, otrai. Tas ir basketbols. Bet līgā ļoti interesanti, vai ne? Ievēroja, vai ne? Tādi ļoti labi rezultāti, ļoti līdzīgas spēles, tāds neparedzami iznākuma, ne? Jā. Es pirms sezonas ļoti daudz ar citiem treneriem runāju, dzirdēju, kas notiek, kā notiek komplektēšanās un viss. Es uzreiz jau vasaras vidū teicu, ka būs ļoti interesanta sezona. Komandas viss ir piedomājuši pie sastāviem. Es redzu, ka trenējās, ko, man liekas, vēl 2, 3 gadus, 4 apakaļ, man liekas, tie tā nedarīja, ka es dzirdu, ka reāli trenējās komandas un tas līmenis tikai auga. Tas ir labi. Dāvu, pirmkārt apsveicam visu tavu dzimšanas dienā. Tā gala dāvana bišķiņ nesanāca tomēr. Paldies, protams, jā. Vēl daudz dzimšanas priekšā, gan jau nākamajā būs arī ar uzvaru. Kas mums tur pašās beigās laikam, ja? Tas izšķirošais RSU izrāviens mums nesanāca vairs tik līdzi, ja? Jā, es noteikti teikšu, ka spēli mēs paši pazaudējām, nav īsti, vienmēr meklēt attaisnojumus, bet tos attaisnojumus ir jālabo, un to mēs arī, kā jau garderobē runājām, visu labosim, un es domāju, ka uz nākamā spēli mēs būsim gatavi. Tad jau forši ir, kā saka, motivācija, kā kaut kur tiekties, tā kā būs labāk tikai, vai ne? Zaudējums jau iedod kaut ko labu arī. Jā, papildus motivācija noteikti, jau bija papildus no pagājušā gada, tagad vēl lielāk uz nākamo spēli, kas nākamajā aplī, vai šajā, jāiet uz priekšu, es domāju, ka jāpaņem tas, ko mēs varam, tā teikt, paņemt un nepārdomāt tās negatīvās lietas, jo tas ir vienkārši jāiemācās un jāaizmirst un jāiet tālāk un viss.